Sveiki! Šodien gribu pastāstīt jums par sniega lāpstu. Ot redzēt šādu sniega lāpstu. Redz, kur viņai cena bija 89, kā senukajā. Un visādām atlaidēm es viņu dabūju finālā nopirku par 70 eiro. Tie, kas ar sniegu ir ņēmušies un ziemā tīrījuši, tie varbūt jau ir aizdomājušies, es domāju, lielākā daļa par tādu lāpstu. Tātad viņi mums ir uz akumulatoriem, redzam. Pagaid lielāku varēs, kur te mums viņi redzam lielāku. Nu, noteikti jūs jau esat redzējuši, jo kāda tad tā lāpsta izskatās, viņas ir dažādas kompānijas piedāvā un cenas arī ir dažādas. Es nopirku šādu. Ar akumulātoru. Es, protams, pirku bez akumulātora. Protams, bet es nopirku bez akumulātora, Grunder. Tad skatāmies, kas mums te ir. Klasiskā sniega lāpsta. Sniega lāpstu speciāli pirku bez akumulatoriem, jo man mājās jau ir šāds zāles pļāvējs un viņam ir 2 akumulatori. Līdz ar to, vai man bija nepieciešams pirkt akumulatorus? Nē, akumulatori jau man ir. Tātad vasarā es izmantošu zāles pļāvējiem, ziemā tātad sniega lāpstai. Lai Makita akumulatorus varētu uzlikt pie sniega lāpstas, kas ir no citas kompānijas, nopirku šādu adapteri AliExpressā. Un līdz ar to varēju visu to samontēt. Skatīsimies tālāk, kā es to visu fiziski izdarīju. Viss bija gaužām vienkārši. Galvenais ir atrast plus mīnus, vadus savienot un pievienot tikai pašu adapteri. Adapteris arī nedaudz izjauts, redzēt, uz 3 skrūvēm vienkārši. Kokskrūvēm ņēmu un pieskrūvēju pie plasmasa. Ieliku vēl starpā tur tādu šaibīti biezāku, lai labāk viss turētos. Un finālā ļoti labi darbojās. Un tad parādīšu, kā tas izstājās strādājot ar sniegu. Šai lāpstai ir iespējams noregulēt 3 virzienus, kur to sniegu mest. Vai nu pa labi, vai nu pa kreisi, vai taisni. Pa nakti bija liels putenis, liels vējš, un sniegs ir sanests dažādā biezumā. Tāpēc lāpstu varēja izmēģināt uz visiem biezumiem. Kā jūs šeit varat redzēt, kamēr sniegs nav dikti biezs, ir tīri tā neko, jā, no sākuma jau liekas baigi forši, bet, ja tev vajag iztīrīt tikai celiņu, kur iet, tad ir forši, bet ņemot vērā, ka man ir diezgan daudz jātīra un diezgan liels tas laukums, kaut kādi 135 kvadrāti, un apkārt ir sētas, un to sniegu kaut kur ir jāvirza tālāk, tad kaut kādā brīdī tu saproti, ka ar šo agregātu tik forši nemaz nav. Bet, jebkurā gadījumā viņš bija jāizmēģina. Finālā, protams, kā jūs varat nojaust, es atgriezos pie vecajām vērtībām, paņēmu normālo sniega lāpstu, sašķūrēju un sniegu aiztransportēju tur, kur man vajag tālāk dārsā, nevis kur man vajag, bet kur es viņu vispār varu likt. Jo ar šo sniega lāpstu, kā es teicu, varam tikai tad, ja ir kaut kāds, celiņš jāiztīra priekš sevis un to sniegu ir uz kurieni aizpūst. Manā gadījumā tā ir diezgan liela problēma. Bet jebkurā gadījumā es esmu izmēģinājis, es esmu sapratis. Kā jūs redzat, jūs varat pastīties arī tālāk, kā es ar to lāpstu te strādāju. Ja jūs man jautātu, vai es atkārtot pirktu šādu lāpstu, gribētos jau teikt, ka laikam, ka nē. Bet, varbūt man vēl tās pieredzes nav. Šodien ir pirmā diena, kad es viņu izmantoju. Varbūt tās vēl iemācīšos, varbūt sapratīšu, bet ar šīs dienas pieredzi, šodien pirmo reizi izmēģinot, neko labi par viņus neteikšu. Tā kā es šaubosies, ka es šo lāpstu atkārtoti pirktu, atgriežoties pagātnē. Baudat, skatāties, vai jums to vajag, galvenais ir saprast, tālāk jau ir naudas jautājums. Jautājums, vai, piemēram, ar šo lāpstu varētu strādāt sieviešu kārtas pārstāvis. Domāju, ka sievietei diezgan sarežģīti būtu to lāpstu, jo, ja būtu tikai viņu jāstumj uz priekšu zatku, bet viņu vēl jāpaceļ, jāpārvieto kaut kādā citā vietā, un tad vēl tā sniega strūkla ir jāpārbīda. Līdz ar to diezgan tas viss pasākums. Ja ir lielāks sniegs, tad vēl lielākas problēmas. Labi, tas man arī bija īsumā viss. Ceru, ka ieskats šajā sniega lāpstā, jeb sniega frēzē, jums ir radīts. Visiem veselību, veiksmi, viss būs kārtībā. Turamies! Atā!